Esiet sveicināti, hokeja draugi, hokeja līdzjutēji, OptiBet, hokeja līgas sestdiena, 3 spēļu sestdiena un pabeidzam mēs šeit, Kurbada ledus hallē, kur šovakar Kurbats savā laukumā uzņem vicelīderi Mogo LSPA Kurbadas sastāvā, kur šajā sezonā spēlē produktīvi 23 mačos, 15 vārti, 10 piespēles un tikmēr moments vārtu priekšā, tur pēc tam arī Asum pie Mogo vārtiem. Interesants šāds te spēlētājs salikums trešajā virknē. Mogo Bergs, tagad mētiens no zilās līnijas, savu vārtu priekšā Ripa Simonovičs, kur pavisam noteikti vairāk esam pieraduši redzēt spēlējam aizsardzībā, bet tiek viņš tagad izmēģināts arī uzbrukumā. Uzbrucēja lomā. Labi, nostrādā uzbrucēja aiz pretinieku vārtiem. Šulcs saņem piespēli no Anča, seko metiens un Ripa pie Arginto Milberga. Skatoties uz pēdējā laika Kurbada problēmām, arī šis gads sācies Kurbadam pagalam nesakmīgi ar 2 zaudējumiem un šeit daudz netrūks, lai Mogo izvirzītos vadībā. Mainās šeit Mogo, jābūt, protams, uzmanīgiem. Viņa Gubos savāca Ripu, ietur pauzi Bergs. Bergs un met pa vārtiem, bet tur laicīgi izgājis no savu pat vārtsarga laukuma. Spēlē atpakaļ Kamergrauzim. Tiek viņš atbruņots, Arturs Ozoliņš, Jekīmovs, Novikovs, 1-0. Zaudēta Ripa aiz saviem vārtiem un ļoti īsā acu mirklī Aleksandrs Novikovs gūst savus Mejas metiens, bet ceļas krājās, turpin spēlēt. Puriņš, viņam starp citu rezultatīvitātes sērija. Mēs šeit labi saspēl, Ziemiņš metiens un kā šeit Ripa nepabīja Kurbada vārtos. Nokrita tā dažus centimetrus. Ar visam šīta pārmaiņām, izmaiņām 9 vārti šajā sezonā Patrika Trasuna kontā. Labs metiens pirms tam padevās Mickevičam. Galkins tagad ar Ripu pie zilās līnijas. Pamāna Galkins, dodas tuvāk piespēlē un Ripa ir vārtos skaliskajā vairākumā 2-0. Vēlreiz līdz metienam tukšos vārtos izdodas izspēlēt mainiekiem un šoreiz pats Arturs Ozoliņš pieliek rezultatīvu punktu. Šajā vakarā Arturam Ozoliņam, komandas kapteinim, 1 vārtu, 1 rezultatīvu piespēli. 2 punkti līdz ar to neizdevās apspēlēt. 2-3 šeit veidos uzbrukums Simonovičs. Labi šeit piespēlēja uz vārtu priekšu cerībā, ka Trasunam izdosies. Tā viņam no zobiem tiek izrauts. Tagad Bairons. Viņa atbilda Bairona mētiens un no Dēvids Sarkaņa. Zēles mētiens tikmēr. Meja ar Ripu tuvāk zilajai līnijai. Virsnīts mētiens pozīcijā. Virsnīšu mētiens un jāliek šoreiz šeit daudz punktu. Vārtos nonāk nevis Ripa, bet pats Markus Streikišs. Tagad Ziemiņš dodas otrā virzienā. Ziemiņš viņa mētiens un Ripa pie Arginto Milberga. Ziemiņš labi atrod Zēli. Zēle met šeit Ripu, tā lido augstu gaisā, nokrīt turpat priekšā Kurbada vārtiem un beigās izdevies piespiest Ripu Zēlem. Tur vēlreiz Asum vārtu priekšā. Bairons aiz Kurbada vārtiem. Viņš spēlē Redlikam, Viņa Gubos, viņa mētiens no zilās līnijas un Ripa ir Milberga cimdā. Tā gan vairāk šobrīd tiek dzenēta garā apmalēm un tagad Aleksis Burkits. Metiens tukšos vārtos un tie ir 3 vārti šajā vakarā Kurbadam un tie ir 2 punkti šajā vakarā. Bairons atrod partneri otrā malā. Tagad metiens un Milbergs vēlreiz lieliski lasa pretinieku saspēli. Sarkanis saspēle Ripu vārtu priekšā. Beigās Ripa pie Novikova, Ozoliņš.
Pietuvojas vārtiem un vēlreiz raida ripu jau tukšajos pretinieku vārtos Arturam Ozoliņam. Otrie vārti. Vēlreiz savā laukumā atstāja uz 0 Mogo LSPA 4-0.